Kāda ir mana kapitāla koda stratēģija? Un pēc kādiem principiem es izdaru savus lēmumus, jo, kā tu redzi, tie nav nejauši, bet ļoti labi apdomāti. Un kāpēc es vispār dalos ar šo informāciju? Lai parādītu cilvēkiem, ka investēt ir vienkārši un ka kapitālu var uzaudzēt pat ar maziem ikmēneša solīšiem. Tā nav taisnība, ka jābūt vismaz 10 000, lai sāktu investēt akciju tirgos. Es dalos arī tāpēc, lai parādītu, ka neveiksmes biržā ir saistītas tikai un vienīgi ar to, ka cilvēki iemet un sadedzina tirgu naudu, tāpēc, ka viņiem nav zināšanas. Ja precīzāk būtu teikt, viņu vienīgā stratēģija ir iemest tirgu naudu un lūgt Dievu, lai kurs uzlec augšā. Un tie patiesībā ir tādi paši principi kā loterijā, bet investīcijas akciju tirgos nav loterija. Protams, ka šāda lūgšana, lai kurs pēkšņi uzlec augšā, ko viņš nemaz pēc matemātiskiem principiem parasti nevar izdarīt, seko vilšanās. Un tad caur vilšanos tiek pārmests, ka tas viss ir apmāns un spekulācija, un cilvēks paliek tur, kur viņš bija. Un tas ir arī sistēmas mērķis. Galvenā atšķirība starp šiem cilvēkiem, kas vienkārši decina naudu, un veiksmīgiem investoriem ir zināšanas, stratēģija un regulāra pieturēšanās pie tās. Un tad mēs nonākam pavisam citā situācijā, jo ar zināšanām investori pelna abos virzienos. Tas varbūt šobrīd tev spridzina smadzenes, bet jā, veiksmīgi investori pelna naudu akciju tirgos neatkarīgi no tā, uz kuru pusi kustās cenu līkne. Un tagad varbūt kaut kas nepatīkams. Nevelti vienu brīdi bagātākais pasaules investors Vorens Bafets saka, cilvēki ir pārāk stulbi, lai pārvaldītu savu naudu. Un šeit saknes ir meklējums jau sociālismā, kas saka, valsts parūpēsies par tavu naudu, jo tu esi pārāk dumšs, lai rūpētos par savu naudu, un mēs paņemsim tavu naudu un ar to rīkosimies. Šīs tradīcijas šobrīd ir pārņēmušas bankas, arī dažādi fondi. Un, ja tu ieklausies, tad tu saproti, ka izšķirošais lēciens ir tajā, ka es pasaku, bet es gribu iemācīties uzņemties atbildību par savām finansēm pats vai pati. Es gribu ar savām finansēm rīkoties pats vai pat. Man ir apnicis mainīt savu dzīves laiku un enerģiju pret naudu, un akciju tirgi tiešām ir kapitālisma bāzes pamatā, kas mums apgūstot šo spēles noteikumus atļauj nemainīt savu dzīves laiku pret naudu. Ar šo kontu es gribu tev parādīt, ka 15% gadā no investīcijām un vairāk ir easy peasy. Lai arī finanšu speciālisti apgalvo, ka viss, kas ir vairāk kā 10% gadā, ir tikai apmāns. Es gribētu teikt, ka apmāns ir tas, ka tev tiek iegalvots, ka esi pārāk stulba, lai parūpētos par savu naudu. Un tas tiek nodrošināts arī caur to, ka šādas zināšanas netiek sniegtas ne skolas laikā, ne universitātēs, ne, protams, arī ģimenē. Ja ģimenē neviens nav veiksmīgi investējis, tad arī nav kam nodot informāciju tālāk. Un tagad es tev atklāšu to, pēc kādas stratēģijas es veidoju šo publisko kapitāla koda portfolio. Šobrīd man jau tev ir ko parādīt, un tas ir īstenots. Mans mērķis ir pusi portfolio turēt fondos un pusi portfolio turēt akcijās. Trade Republic pēc manām domām nav brokeris, kurā investēt kripto. Priekš kripto ir citas biržas, tāpēc
Trade Republic es kripto neinvestēju, arī derivātos Trade Republic es neinvestēju, tāpēc šīs sadaļas paliek nekustinātas. Tātad 50% fondos, 50% akcijās. Un es izvēlos krājkontus. Tas nozīmē, ka katru mēnesi palielinu attiecīgā finansu instrumenta daļu. Tāpēc es izvēlos krājkontus, tāpēc, ka es investēju mazas summas un krājkontu iemaksas ir bez maksas. Ārpus krājkontiem, kā es tev jau to parādīju, pie Coca-Colas un Realty akciju pirkumiem, katra transakcija maksā eiro. Tā kā es šeit lieku iekšā mazus līdzekļus, tad 1 eiro jau ir diezgan daudz, un tieši tāpēc 1 eiro kā transakcijas maksa kopumā var sasummēties apjomā, jā, kas neļauj manam portfolio attīstīties. 50% mana portfolio šobrīd sastāda fondi, un tas ir emerging markets, jaunatīstības valstis, un lielāko daļu 70% aizņem All World fonds, kas attēlo apmēram 80% pasaules ekonomiku. Ja es būtu absolūtais iesācējs, es strādātu vienkārši tikai ar fondiem vai pat ar vienu fondu, piemēram, All World, piemēram, 1 eiro mēnesī. Ja, lai kāda ir finansiālā situācija, 1 eiro nolikt malā mēs varam katrs. Un arī tas 1 eiro sasummējās un kaut kad sāk mums dot atdevi. Arī tad, ja gribās vienkārši tikai pamēģināt. Kādi ir mani kritēriji fondu izvēlēm? Es izvēlos fondus ar pieredzi, ar miljardos mērojamu tirgus kapitalizāciju, pieredzi, kur fonda pārvaldītājs sava fonda vērtību jeb deltu sargā un zina, kā to izdarīt, ka šis fonds maksā regulāras dividendes un ka šim fondam ir gan apjoms, gan likviditāte. Mans mērķis ir arī investēt tur, kur notiek darbība. Jā, Baltijas valstis tikai šobrīd knapi ieskrienās un, piemēram, Rīgas birža nav pārāk interesanta dēļ zemās likviditātes. Tas nozīmē, ka, ja es esmu kaut ko nopirkusi, iespējams, ka es to nevarēšu pārdot. Tāpēc es izvēlos biržas un tirgus, kur visu laiku tiek pirkts un pārdots. Bet fondus es turēšu stabilus, investēšu katru mēnesi. Mana stratēģija ir tāda, ja kurs iet uz augšu, es investēju mazliet mazāk, un to jau tu redzēji manos pārskatos, ka 2. mēnesī es investēju uz pusi mazāk, un ja kurs iet uz leju, es investēju mazliet vairāk. Tādējādi es turu stabilu vidējā pirkumā līniju. Pie fondiem es pagaidām neplānoju realizēt peļņu no kursu svārstībām, bet ja šāda kursa svārstība būs ļoti, ļoti izteikta un sasniegs diagrammas iepriekšējā augstākā punkta robežu, tad es padomāšu, vai nepaņemt peļņu arī no kursa svārstībām. Citādā galvenais mērķis ir ģenerēt dividendes un turēt savu pirkuma vidējo līniju maksimāli izdevīgu. Tagad par akcijām. Otrs 50% es dalīšu pa akcijām, kuras man patīk, kuras es izvēlos pret šādiem principiem, ka šīs akcijas piedar pie blūčipiem, tātad stabilas akcijas ar lielu tirgus kapitalizāciju, ar labu peļņu, ar labām dividendēm, ar domājamu izaugsmi nākotnē. Un es pēc iespējas izvēlēšos dividendžu aristokrātus, šādi tiek sauktas akcijas, kuras pēdējos 25 gadus ir regulāri izmaksājušas dividendes un regulāri tās katru gadu palielinājušas. Mans mērķis ir dividendes, bet pie akcijām es intensīvāk realizēšu peļņu no kursu svārstībām. Un kā es to daru? Skaties video
par decembra treidiem, kur es pārdevu Coca-Colu, jo man tur bija 5% peļņa, un es pārdevu Teslu, kura man bija uzdāvināta par pievienošanos, vēl vienreiz Teslu. Tesla noteikti nav iesācēju instruments, un Teslu es pārdevu tāpēc, ka Tesla bija mazliet pakāpusies uz augšu. Tesla nemaksā dividendes, un tāpēc man nav interesanti skatīties, kā Tesla lēkā augšā un lejā. Es vienkārši viņu ieguldu tad tādos instrumentos, kas man sāk nest peļņu nekavējoties. Kaut vai pa pāris santīmiem, bet jebkurš eiro, jebkuri 100 eiro, jebkuri 1000 vai 10 vai 100 tūkstoši eiro sastāv no santīmiem. Tā, es ieeju iekšā akciju daļā, redzi, šeit ir investīcija elektroapgādes sektorā, šeit ir investīcija bankā, Bank of America, un šeit tur redzi investīcijas nekustamā īpašumā Realty Income. Un arī pats Trade Republic man rāda to, ka mans portfolio kopš atvēršanas brīža ir audzis pa 5,34% un naudas izteiksmē 21,80. Un šobrīd ir interesants brīdis, jo oktobris, novembris, decembris bija vērojama kursu kāpums. Tiek runāts par tādu ciklu, ka gada beigās kursi kāpj. Šobrīd ir vērojama tendence, ka kursi griežās atpakaļ. Un tas ir tas brīdis, kad es varu sākt strādāt pie tā, lai mana vidusmēra pirkšanas līnija būtu vēl izdevīgāka. Un interesanta situācija veidojās šajā mēnesī. Es teicu tā, ka es katru mēnesi investēšu 100 eiro vai vairāk. Šajā mēnesī es neesmu iemaksājusi jaunus līdzekļus, bet summa, kuru tu redzi 116,86, ir veidojusies no tā, ka es paņēmu ienākumus no kursu svārstībām pie Coca-Colas, Teslas, plus man sāk nākt jau pirmās dividendes. Kā tu redzi, pie Realty Income plus 40 eiro centi, Coca-Cola plus 72 eiro centi, un decembra beigās jābūt vēl dividendēm no abiem fondiem. Tātad šī ir nauda, kura jau ir saražota, saģenerēta, un es viņu neņemu ārā, bet turpinu investēt, un šis ir lielākais pātrinājums jebkura portfolio augšanai. Tātad šī summa, teorētiski 100 eiro, ir tie, kurus es esmu iemaksājusi, bet 16,86 jau ir tā summa, kuru es reāli reinvestēju. Tev liekas interesanti tas, ko es daru, un tu saproti, ka es to nedaru vienkārši uz dullo. Es tev tikko atklāju savu stratēģiju. Ja mēs saprotam, ko mēs daram, tad mēs varam ļoti veiksmīgi veidot savu portfolio arī ar maziem līdzekļiem. Tagad man jautājums tev, vai tu arī gribi iemācīties šos spēles noteikumus un finansu tirgos sērvot tikpat brīvi, kā to daru es? Un tu saproti to, ka šis kanāls nav investīciju ieteikums un arī nav investīciju konsultācija. Es tikai parādu to, kas ir iespējams, ja mums ir noteikta stratēģija. Un ja tu saki, es arī gribu to saprast, es arī gribu to īstenot, man ir apnicis dedzināt savu laiku un enerģiju vienā un tajā pašā darba vietā, vai mani neapmierina apmaksātās algas apjoms, jo es redzu, ka inflācija to apēd, tad es aicinu tevi uz manu projektu, un proti tu vari pieteikties uz gada programmu, kuras laikā mēs gadu trenējamies demo kontā. Nosauksim to par spēli, kurā mēs mācāmies ar spēļu līdzekļiem investēt akciju biržās. Tie nav mūsu naudas līdzekļi, mēs mācāmies tikai principu, lai saprastu procesus, kādi notiek biržās un
kā mūsdienu pasaulē patiesībā tiek taisīta nauda. Ja tas tevi interesē, meklē vairāk informāciju zem šī video. Jā, un citādāk es tev novēlu, lai tev rodās iespēja atrast zināšanas, kas tev atļauj nemainīt savu dzīves laiku un enerģiju pret naudu, un lai tavs portfolio vienmēr ir plusā.